Sveiki, ūdensvīri! Augustā skatīsimies, ko taro piedāvājums. Ūdensvīri. Ūdensvīri būs tādi mazliet aizsapņojušies, tādi kā pa mīglu, tā kā nesaprot, kas jādara, nevar norientēties pasaulē. Ķerās pie vienas lietas, pie otras lietas, nesanāk, šitas laikam nav īstais. Tādi kā mazliet viņās apmaldījušies. Skatoties, kādēļ tāda sajūta jums apkārt, jo jūs jau parasti ļoti labi izmantojat intuīciju. Ja jūs mākat šo intuīciju izmantot, tad tā apmaldīšanās faktiski ir tikai prāta apmaldīšanās, un jūs varat, tā kā ar aizvērtām acīm un izstiept roku, iet uz priekšu un saprast, kas notiek. Ja? Tā kā varbūt tas apmaldīšanās process ir tikai jūsu prātā, tādā ar skaidru, loģisku, ideisku kaut ko izdomāt ir diezgan grūti, bet kad jūs ļaujaties impulsam, kad jūs ļaujaties idejai savai kaut kādai, darīšu šo pašlaik. Ja? Kaut tad nekas neliecina par to, ka ir piemēroti apstākļi, nekas neliecina par to, ka tagad ir tieši to jādara, bet man tā šķiet, es varētu. Ja? Tā kā tāda paļāvība tam, ka tas, kā es darīšu, būs pareizi, jo savādāk tas prāta aparāts kaut kā viņš laikam prasās pēc atpūtas mazlietiņās, prasās pēc konkrētības, bet pašlaik tas tā kā nenotiek. Pašlaik nevar tā kā saķert, kas notiek apkārtnē. Kas ietekmē apkārtni? Daru tā kā parasti, neiznāk. Daru tādas lietas, kā ir pareizi izreikināts, saplānots, neiznāk. Ja? Tad ļaujamies, ka lietas iet pašas uz priekšu, un jūs paļaujaties uz savu intuīciju. Darbs. Darbā gribētos teikt, ka daudzas lietas ir novestas līdz situācijai, kur jūs tālāk vairs nevarat neko ietekmēt. Tas nozīmē, ka ļoti daudz ir izdarīts, ļoti daudz lietas ir sakārtots, un tagad tas tā arī stāv, neiet uz priekšu, jo patiesībā šis mēnesis neļauj jums arī izmantot tādas jaunas idejas vai kaut kādas jaunus plānus, bet vecie plāni īsti nedarbojas. Tātad, teiksim, augusts ir tas brīdis, kad jūs saprotat, vai drīzāk apzināties, kas ir tās vecās lietas, ko es ālēž esmu darījis un kuras man nenoved pie pat man vajadzīgā rezultāta. Ja? Arī šī ir 9 zīžļu kārts, kas tradicionāli nozīmē kāpšanu pa veciem grābekļiem. Tu atkal esi izdarījis labi, tu esi strādājis daudz, tu esi izdarījis lietas, ja? Un tu esi nonācis līdz brīdim, kur tu vari izdarīt tagad izvēli. Vai uzkāpt atkal uz vecā grābekļa, kā agrākos laikos, ja? Vai tagad uzmanīgi paskatīties, un tas nav tik viegli nemazam, uzmanīgi paskatīties, uz kuru pusi soli liekot, ir savādāk. Ja? Tā kā tāds ir novērošanas laiks mazlietiņās darbā. Ja? Tā kā šis varbūt arī atvaļinājuma laiks, jo vajag arī atpūsties, jo te ir ļoti daudz enerģijas iztērēts uz darbu, ļoti daudz, esi centies, cīnījies, darījies. Atvaļinājums, man liekas, piestāvēt ūdensvīriem arī saistībā ar pirmo kārtu. Ja? Tā kā tā neiet, tā nerulē viss tā apkārtējā pasaule, kā parasti ūdensvīriem jau visu gadu garumā ir ļoti veicies. Un augustā attiecības. Attiecības arī, pilnīgi noteikti ir vajadzīgs atvaļinājums ūdensvīriem, ja? Jo arī partnerattiecības liek kaut kā dramatizēt mazliet situāciju. Vai tās ir situācijas kaut kādā greizsirdība, vai tas ir mazliet tāda, ka partnerim viss notiek, man nekas nenotiek. Ja? Tāda kā gremdēšanās savās problēmās, pa ko partneris, teiksim, sevišķi daudz nebēdā, pieņemsim, dara savus darāmos, braukā apkārt, un te cilvēkam ūdensvīram pašam liekas ārprāts. Kā tad tā, mani varbūt neievēro, neņem vērā manas domas, neņem vērā manas partnerības, bet tas vairāk ir nevis tāpēc, ka partneris neņem vērā šīs te domas un vajadzības, bet tas no tā noskaņojuma, ja, ka es īsti nesaprotu, kas man pašlaik būtu, tā precīzi, ko es pats gribētu, kā man vajadzētu, kur ietēmēt, ja, tas nogaidīšanas mēnesis, man liekas, mazliet viņas padara jūs ērcīgu ūdensvīrs, ja, un tad vienkārši ņemam to vērā, un jūs noteikti varat visu mainīt, jo tas ir tas, ko taro kārts rāda uz šobrīd. Ja mēs zinām informāciju, ka tas ir tā, mēs varam izvēlēties katru reizi mainīt savu attieksmi, un mainot attieksmi, mēs mainām arī visu pārējo. Ja? Tā kā jūs esat vienkārši brīdināti par to.
neesat ērcīgi uz saviem partneriem, un tie cilvēki, kas tikai meklē attiecības, nu, šī ir tāda lausto siežu kārtas. Nu, ko jūs izvēlaties? Izvēlaties iesaistīties attiecībās, kurās jūs kārtējo reizi domājat, man atkal nepaveicās, šis nav īstais, nu redz, es aizgāju uz vienu randiņu, un atkal nav, ja, tad, lai nebūtu vilšanās, es teiktu, šajā mēnesī varbūt, ka atliekam šo tēmu uz labākajiem laikiem, un tas labākais laiks, iespējams, būs jau septembrī. Ko vēl izdarīt? Ko izdarīt? Vienu lietu, ko izdarīt augustā vēl. Jā, parasti jau tā ir, kad lielajos plānos nekas īsti uz priekšu neiet, labāk ir darīt mazās praktiskās lietas. Un šis ieteikums ir tieši tāds, izdariet kaut ko praktisku, uzcepiet kādu kūku, pacienājiet savus tuviniekus, mājiniekus vai darba biedrus, izveidojiet nelielu pasēdēšanu, ballīti, un jūs